Šoreiz Latvijas stāstos tiekamies ar ogrēnietu uzņēmēju un sportistu Artūru Robežnieku. Artūra aizraušanās un teju pusdzīve aizdīta enduro. Kā pats saka, sporta veidā, kur svarīga strateģiskā domāšana. Savā sportista karjerā Artūrs sasniedz ne tikai Latvijas un Baltijas čempiona virsotnes, bet ir vienīgais latvietis, kas izcīnījis Eiropas čempiona enduro titulu. Kā uzsver Artūrs, uzvarā izšķirošās bijušas sekundes, turklāt Itālijas kalnos, un tie, kuri seko līdz enduro, zina, Itāļi, kalni un enduro ir kā viens veselums, un šādos apstākļos apsteigt konkurentu ir teju neiespējami, bet Artūram tas izdevās, un nevelti. Atgriežoties Itālijā, pat pēc vairāku gadu pārtraukuma, vietējie viņu uzvārdu atceras vēl šodien. Enduro es sāku braukt, ja nemaldos, 15 gados. Atceries pirmās sacensības? Enduro atceros pirmās sacensības. Tas bija ielas motociklu klasē, Vangažos, ar Voshodu motociklu. Viņš bija tāds mazs un ielas motocikls, un tie laiki man bija ar to ielas mocīti stipri tuvu sporta motocikliem. Un patiesībā ar to sākās. Pēc šīm enduro sacensībām Ojārs Kreilis uzaicināja pie sevis uz savu motoklubu. Tas bija Rīgas tehnisko sporta veidu klubs, kaut kas tāds, Dosavs. Un tur uzaicināja, un viņiem pamatnodarbošanās bija enduro, un tā es pamazām, bet paralēli arī motokrosu braucu. No enduro ir vairāk jādomā. Viņš ir vairāk tāds filozofiskāks, un otrs jābūt diezgan unikālam. Nav tā, ka tev jāmāk tikai motokross. Motokross elementi, protams, ir jebkurā motosporta veidā, bet tev jāpārzina diezgan labi trijāls, tev diezgan labi jāpārzina, nezinu, speedways, šoseja, rallijs. Tur pilnīgi visi elementi ir apvienoti un jābūt diezgan unikālam. Tu vari nebūt varbūt čempions motokrosā vai trijālā, bet tev jābūt krietni virs vidus līmeņa visos šajos sporta veidos, lai tu varētu uzvarēt. Ar Artūru tiekamies trasē, kur notiek sagatavošanās darbi nedēļas nogalē gaidāmajām enduro sacensībām. Lēnām atejot no aktīvās sportista dzīves, Artūrs vairāk pievēršas sacensību organizēšanai un kaļ plāns par enduro skolas veidošanu. Viņaprāt, pirmkārt jādomā par sacensību drošību, sevišķi enduro, kas notiek bezceļu apstākļos. Nu jā, redz, šitādi celmi ir ļoti bīstami, viņi kā nāks no līkuma. Tā, ja trāpa ar priekšēju vai aizmugurēju riteni, tad, tāds uz gandrīz garantēts ir kritiens, un tad vienkārši viņi apcina ar sarkanu lenti, un braucējs var redzēt viņu, ka tas ir bīstams. Tas ir viens, un tāpat tās ir arī vēl viens celms, vai ne, kas arī bīstams, un tad viņas parasti notina tādā veidā ar kaut ko spīdīgu, lai redz braucējs. Pastāst, cik sacensības esi savā sportista pieredzē ne tikai piedalījies, bet arī noorganizējis? Organizēšanā man sākās, man liekas, kaut kādā 1993. 94. gadā, kad es noorganizēju pirmās enduro sacensības šeit bijušajā Tobago, X-trasē, Ikšķilē. Man liekas, arī, manuprāt, kādas 10 gadus nebija viņas organizētas. Un tas bija pirmsākums jau tādam Latvijas enduro. Pirms tam bija padomu laikā, līdz 80. gadu vidum apmēram beigām. Bet tad līdz ar visām pārmaiņām valstī viņas vairs nenotika. Un tad jā, es pirmais savāds apzvanīju visus sportistus. Tad mēs vēl kā tagad atceros 52 vai 58 sportisti bija pirmajās sacensībās. Tagad ir pēc vairākiem gadiem, kā ir tā situācija? Ir mainījies, protams, tas skaits ir dubultojies vai trīskāršojies kā no kuru gadu, bet, kā zināms, arī krīze, arī finanses ir nedaudz iedragājušas, īpaši tehniskos sporta veidus, bet viss jau notiek. 2000. Gada kaut kāds sākums, vidus, tad gan zināja enduro, kad diezgan cītīgi braucām Eiropas čempionātus, pasaules čempionātus, ne jau visi daži. Es braucu vēl Jānis Vinters.
praktiski mēs divatā arī braucām viņus. Un tad pamazām bija rezultāti, un tā atpazīstamība nāca reizē ar rezultātiem. Okay, bet šobrīd var teikt, ka enduro viņš ir zināms, un arī mēs varam tā kā Latvijā teikt, mēs esam tehniskos sporta veidu liela valsts, motokross daudz zina, bet vai kā ir enduro? Nu jā, motokross, ja ņem vērā mazo iedzīvotāju skaitu, tas ir tas 1,5 miljons, tad, protams, mēs esam motosporta lielvalsts. Ja mēs skatāmies, kas notiek motokrosā, organizējam tur, nezinu, nu jau ir tik daudz tie pasaules, gan blakusvāģos, gan MX1, gan nācija kausi. Savukārt enduro nedaudz atpaliek, mums ir tikai Eiropas čempionāti, 3 bijuši. Pareizāk sakot, 2, 3. būs nākošu gadu. Ir lielvalsts motosporta. Kāpēc tev pašam tas ir svarīgi uzturēt šīs enduro tradīcijas Latvijā? Ja tā godīgi, es pat nezinu. Ja tas ir darīts no 16 gadiem, un jā, man kaut kur ir ambīcijas, lai tas enduro būtu, lai viņš neiznīkt, jo te ir dažādi ir gājis. Es pats esmu enduro komisiju vadījis vairāk kā 10 gadus, bet, nu, kā jebkuram cilvēkam, jebkurā darbā veidojas rutīna, un es ļauju strādāt citiem, bet, nu, līdz ko tu pats neesi iekšā, es redzu, ka tas process tā kā gāja uz leju. Kaut vai tas vien, ka mums nav īsti jaunu sportistu, nav jaunu braucēju, līdz ar to nav ar rezultāti. Un vecie braucēji kā es un tāpat Vinteri, un mēs pamazām kļūstam veci, un, protams, bet nav paudžu maiņa. Ja nav paudžu maiņa, un tā, manuprāt, tā ir lielākā problēma. Šobrīd sacensības, kas organizē, mums ir. Mums pietiek, ir entuziasti un patīk un organizē, bet nu jau iet uz to, ka īsti nebūs kam braukt. Un, ja mēs ņemam arī kaut kur līdzīgi, arī ir motokrosā, ir ļoti daudz braucēju, bet tādu tiešām, kas brauc, ir, nu nav viņi masveidā. Viņi ir tikai daži, kas brauc Eiropas un pasaules čempionāts. Es vēroju tādā, nu, Eiropas griezumā kopējā, jo vairāk vai mazāk skatās. Tas skatiens no Eiropas ir tā, ok, ja mēs runājam par motokrosu, jā, mums ir brauc blakusvāģos, mums šobrīd ir solo braucēji, 1 vai 2, kas ir spēcīgi. Mēs organizējam ļoti daudz priekš mazas valsts pasaules līmeņa sacensības, pasaules čempionāts, Eiropas čempionāts. Viss ir ļoti labi tādā griezumā, bet patiesībā jau nav. Manuprāt, nedaudz ir saforsēts šī sacensība organizēšana augsta līmeņa, kas izmaksā milzīgas naudas summas, kuras nāk no mūsu valsts kases vai kabatas. Manuprāt, būtu pēdējais laiks ieguldīt šīs milzīgās, varbūt izlaist kādu MX1 čempionātu organizēšanu, bet ieguldīt šo naudu jaunajos sportistos vai kādā jaunā sporta skolā. Ja, pavēram, kas notiek basketbolā, ir sporta skolas un daudzos sporta veidos ir sporta skolas. Mums nav. Mums šo naudu izmanto organizējot augsta līmeņa sacensības. Bet šajās sacensībās nav īsti nākotnes. Tas ir labi, organizators nopelna, skatītāji apmierināti, tirgotāji apmierināti, bet... Jā, mums nav par ko fanotiem saviem. Bet mums jau nav, beigās nav kam līdzi just, un arī šis ies uz leju, jo, nu, ja mūsu sportisti tur nebrauks, tad nav jau kam īsti līdzi just. Un tāpat arī, ja blakusvāģos skatāmies, mums jau ir tikai kantētāji. Viņi ir labākie pasaulē, bet tikai kantētāji. Nu, tā. Jā, vairāk jādomā būt par tādu infrastruktūras, varbūt tās... Jā, tādu ilgspēlējušu vai tālāk ejošu politiku piekopt. Ja, jo ļoti svarīgi tieši jaunatne. Šobrīd jaunatnē tehniskajos sporta veidos, motosportā, nu, es neredzu, ka tiktu ieguldīt kaut kādu līdzekļu vai būtu kaut kādu tāliešu plānu. Jā, mums ir plāni organizēt sacensības. Visaugstākā līmeņa un vislabākās. Bet ir aizmirsti tie mazie puikas. Tie ir aizmirsti. Tas enduro noteikti ir ļoti līdzīgi arī tas. Enduro ir precīzi tieši tas pats. Ļoti svarīgi, labi, mums enduro nav tik daudz. Mums ik pēc pāris gadiem, nākošais gads būs 3. Eiropas
sacensības Eiropas līmeņa. Tas pagaidām vēl viņš stimulē, jo brauc skatīties, brauc paši mēģināt braukt, tas mums stimulē. Enduro ir nedaudz savādāks sporta veids, un enduro nav pelnošs sporta veids. Ja mēs salīdzinām citiem tehniskiem sporta veidiem, ja tur vismaz ir skatītāji, protams, ar to nevar neko tur atpelnīt, bet vienalga viņi ir biļetes un kaut kas ir. Enduro nav. Enduro ir diezgan gara trase un vairāk tie testi, un viņš nav tāds. Es saprotu, ka enduro tas ir vairāk tāda cīņa ar sevi tajā mežā. No enduro, protams. Tas ir viens kopā ar dabu, ar šķēršļiem. Protams, jo tu cīnies viens, tev nav īpaši ir grūti, es arī saprotu, ka pēc jauniem nesevišķi varbūt tas patīk, jo nav, jaunam puikam ir svarīgi ar stimuls no malas, skatītāji, ovācijas, ir, kas viņu apbrīno un tā tālāk, un trase ir redzama, zināma. Enduro jau ir, ja tu iebrauc kaut kur kalnos mežā, tev nav mamma vai tētis vai nezinu, tur meitene, kas fano par tevi, kā tu tur brauksi. Tev pašam jābūt vīrietim un pašam jāspēj bez citu palīdzības veikt to. Protams, tas ir daudz grūtāk. Un tieši tādēļ arī viens no iemesliem, kāpēc jaunie nav, salīdzinoši viņi ir maz. Bet tas ir laika jautājums, jo es diezgan daudz domāju par kaut kādu enduro skolu. Un, jo vecāks es palieku, jo mazāk es piedalos sacensībās, jo tuvāk ir tas brīdis, kad būs šī skola. Un tā, kad... Kā citi berzeroks un gaidīja. Jā. Viens konkurence mazāk. Jā, īsti tur konkurences nē, un es jau vairs tā pieeja vairāk. Veselības dēļ vairāk braucu, jo tas ir darīts visu laiku, un ja tu nekusties, tad labāk ir kaut ko darīt. Tā nav orientēšanās, jo varbūt orientēšanās bija kaut kur 20, 30 gadus atpakaļ, nedaudz bija orientēšanās elementi, tagad praktiski viņa nav. Trase viss ir marķēta, ir zīmes mežā. Protams, tev jāspēj sekot gan trasei, distancei, gan zīmēm. Protams, apkārtējiem visam. Tev jābūt diezgan unikālam, tu nevari koncentrēties, teiksim, tā kā motokrosā tikai un vienīgi uz trasi, un viss šeit tev jāskatās ir uz zīmēm, kas ir augstāk. Tev jāredz jau pāris līkumi priekšā, jo arī ātrums vietām ir kāds 150 km/h, un orientēšanās vairs nebūtu nav vairs. Nav. Tas ir mainījies. Es esmu piedzīvojis, kad es sāku enduro, kad tur bija diezgan orientēšanās, it sevišķi PSRS čempionāti, un tādā laikā bija tāda sociāls, kur zīmes bija ļoti maz, un tad bija tiešām jāmeklē, kur tā trasa iet. Tagad nē. Vai pats esi skaitījis kādreiz sacensības, kurās esi piedalījies un uzvarējis? Nē, skaitījis nē. Es esmu intereses pēc. Esmu skaitījis, cik reizes es esmu kāpis uz, respektīvi apbalvots. Un tad man iznāca, neatceros, 2 vai 3. Apmēram 3 diennaktis es nemitīgi kāpu uz apbalvošanas tādiem pakāpieniem. Un rēķinot, ka apbalvošana ir 2 minūtes, laikam, kaut kas tāds bija. Mēs rēķinām vienkārši joku pēc, cik ir stāvēts. Ir tur praktiski 30 gadi vairāk ir pavadīti visā tanī. Bet tas neapnīk kādā brīdī? Nav tā, ka kur tas cīņas vairs rodās? Ir apnīk, protams. Es neesmu, es esmu braucis kaut kur 30 gadus, bet ir posmi, kad ir bijušas traumas dažādas. Neesmu braucis 4 gadus no vietas, neesmu braucis, jo man nekad nav bijis. Nav daudz, bet ir motosportisti, kas tikai to vien dara, kas ir profesionāli, kas brauc, trenējas nemitīgi. Man tā nav bijis nekad. Praktiski es vienmēr esmu strādājis kaut ko citu un darījis, un vairāk vai mazāk tas bijis tāds amatieru sports. Un piedaloties gan Eiropas, gan pasaules čempionātos. Bet es sev uzskatu par absolūtu amatieri, jo nevienu mirkli es neesmu bijis profesionāls, nav bijis tā maize man, un tas ir darīts brīvajā laikā. Bet reāli Latvijā var arī būt tā, ka ir kāds profesionālais sportists, kas šeit tiešām arī saukt tā var? Ir pat mana vecuma, kas tā ar visu dzīvi ir braukuši ar motociklu. Tiem rezultāti varbūt tur šādi tādi, bet ir motosportā ir cilvēki, kas
reāli ir bijuši kā profesionāļi. Un arī šobrīd ir īpaši jaunieši, kas jo motosportā, īpaši krosā, nu, tu nevari strādāt. Jo viņš ir tādā jau profesionālā līmenī, ka tas ir tavs darbs un tev jādara viņš katru dienu. Enduro ir savādāk. Enduro ir, protams, spēlē pieredze, ļoti svarīga, un nu, dabas dotais talants un darbs, protams, darbs. Kaut gan nevar teikt, nu, kad es braucu pasaules čempionāts Eiropas, es trenējos katru dienu vienalga. Es strādāju un trenējos paralēli. Jā, tas arī bija tas jautājums, mums sauc sevi par amatieri, bet es vienīgais no latviešiem, kas ir Eiropas čempionu titulu izcīnījis. Jā, Eiropas čempionu titulu, jā. Nu, pagaidām vienīgais. Nu, jau, nezinu, vairāk kā 10 gadus, neviens vēl īsti. Nu, man liekas, varbūt kāds ar varētu, bet nav, nevar mērķi sev nospraust. Man bija mērķis, man varbūt pat nebija mērķis būt tur Eiropas čempionā, man bija mērķis būt trīniekā regulāri un viss. Bet, jā, kopvērtējumā vienreiz es biju pirmais, vienu sezonu otrais, bet posmos es, ja nemaldos, kāds 12 esmu uzvarējis Eiropas čempionāts. Ja runājam par pasaules čempionātu, es augstāk par 4. vietu posmā neesmu ticis. Jo tas ir profesionālais sports, un tur jāziedo viss. Tā braukāšana apkārt ir patiesībā viens no tādiem smagākiem. Ja varētu aizskriet uz vienu dienu uz sacensībām, nu 2 dienas, un tad jā, bet tev jāved tehnika, un ja sacensības notiek, piemēram, Spānijā, 4000 kilometri. Nu, tas ir 4 dienas jābrauc uz turieni, 4 atpakaļ. Tas ir vairāk kā nedēļa, un 3 dienas vismaz sacensības iet. Ja nav nācīkaus. Nācīkaus iet 8 dienas. 8 dienas vien ir sacensības. Tā kā, nu, tas ir, jo nu, nekurš katrs var. Ja arī finansiāli var atļauties, tad nevar to laiku ziedot tik daudz visam tam. Kaut gan arī šobrīd, kad es vairs tur aktīvi nebraucu, tāpat man iznāk braukāt uz FIM Enduro komisijas sēdēm, jo es esmu vienīgais no austrumu zonas šajā komisijā Enduro, un tāpat tās tur jautājumi jārisina viss, un tāpat iznāk braukāt, bet nu, tas ir krietni mazāk un krietni vienkāršāk. Šomēnes Eiropas Motosporta federācija apstiprinājusi nākamā gada kalendāru. Lielos konkurences apstākļos Latvija izcīnījis tiesības ogrē pulcēt Eiropas labākos. Jau 3. reizi Latvijā nākošgad notiks Eiropas čempionāta enduro posms. Kā saka Artūrs, savulaik mums tas bija sapnis, bet tagad Eiropai esam apliecinājuši, organizēt sacensības mēs mākam. Mēs saprotam, ka šeit nedēļas nogalē ir sacensības, bet šī arī bijusi vieta, kur savulaik Eiropas čempionāts ir noticis un būs arī, saprotu. Jā, šeit notika 2. Eiropas čempionāts. Eiropas čempionāta posms Latvijā. Pirmais bija Vidrižos, kur ar tur ar tas stāsts diezgan garš, ka tas sapnis, kad vajadzētu organizēt Eiropas čempionātu, man jau bija sen, jau kaut kādu 90. gadu beigās. Tad, protams, neviens tur īsti ar smaidu skatījās, kad es teicu, ka tas ir jāorganizē. Un pagāja 5 gadi un izcīnījām arī diezgan tādā viltīgā veidā, bet panācām to, kad ieguvām tiesības organizēt Eiropas čempionātu. Tas notika Limbažu rajonā Vidrižos. Nākošo pēc 4 gadiem, ja nemaldos, pēc 4 gadiem organizējām, panācām to, kad atļāva organizēt šeit Ogrē, Ogres un Ikšķils rajonā sacensības. Nu, un 3. reizi arī šogad panāca, kad organizēsim šeit, šī pašā trasē Ikšķilē. Bet tas ir tā viegli vai dabūt? Tas apmēram es gribu piesakos. Nē, es gribu un piesakos, valstis piesakās 10 gadus, teiksim tā. Nu, nav vienkārši. Arī šogad bija konkurence, bija 11 valstis.
Nu, un tātad 2,5 valsts uz vienu posmu. Un iedomājieties, ka, teiksim, nesaņēma tiesības organizēt Vācija, nesaņēma Portugāle, neatceros Grieķija un daudzas citas valstis, jo no 11 valstīm 4 ieguva. Bet tās ir tādas valstis, kurās enduro ir populārs, es saprotu. Populārs, jā, un arī viņš ir masveidīgs. Nu, Vācijā uz starta iet vietējās sacensībās ir 3000 dalībnieku. Vietējās sacensībās, vai ne? Un, protams, tie profesionālie braucēji ir mazāk, bet vienalga vācieši piedalās savi 20 vācieši vismaz Eiropas čempionāta posmos piedalās. Mūsu labā gadījumā Eiropā brauc 2. Tas ir tādā ideāli. Jā, agrāk es biju 1, tad 2, bet ne vairāk kā 2. Un arī varbūt kādā posmiņā, bet tā. Bet vai tas, ka tu pats savulaik esi arī izcīnījuši Eiropas titulu un, kā saka, apgrozies tajā sabiedrībā, tas noteica to, kāpēc Latvijai iedod? Nē, tikai tas nosaka. Ir naivi domāt. Tādā līmenī tev jāpierāda darbiem vispirms, un pēc tam ar tevi kāds runās. Protams, visi smaidīs, visi būs draudzīgi, bet tālāk pa smaidu un draudzību tu netiks. Un šeit tev ir jāpierāda vispirms, kas tu esi. To es pierādīju sportā, pēc tam kā organizatoram tev jāpierāda, un arī dažādu lēmumu vai konfliktu risināšanas veids, un tev jābūt ir tomēr ar savu mugurkaulu, ar savu mērķi. Un, ja tev nebūs savs mērķis un mugurkauls, tad arī to īsti nenovērtēs. Bet varētu teikt, ka Eiropas čempionāta organizēšana tas tāds sapņu piepildījums jau bija šajā 8. Jā, tas ir viens no tādiem maniem mērķiem. Ir man vēl citi mērķi, bet šobrīd, es gāju uz mērķi, lai būtu nākošais gads šis Eiropas čempionāts, jo tas ir ļoti svarīgi tieši enduro attīstībai Latvijā, un ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā. Tas ir ļoti svarīgi, jo arī igauņi, lietuvieši visi nāk un apsveic, kad būs, un ļoti labi viņi arī grib piedalīties, un uzreiz tas tāds vilnis, kas viss paceļ uz augšu. Tad mēs nākamgad šeit sagaidīsim daudz valstis. Tas ir tāds vērienīgs, tas, kurš būtu nezina. Šobrīd ir Eiropas čempionātā piedalās kaut kur 200, 220, 230 braucēji šogad. Nākošais gads es redzu, ka apmēram tas pats skaits saglabāsies, jo Eiropā nav kaut kāda krīze, jo ar katru gadu, 3 gadus atpakaļ tiešām bija maz, 150 braucēji, 100 pat bija, bet tagad pirmajos 2 posmos ir pār pa 200 dalībnieki, un tā kā es sagaidu, ka arī šeit būs 200. Lūk, un ja ir 200 braucēji, tad katram jārēķina vēl 4 apmēram līdzbraucēji, tad var sarēķināt. Tas ir kaut kādi 800 līdzbraucēji, ap 1000 ārzemju braucēji būs šeit. Lai ar Artūrs no aktīvā sporta atvadās, šogad gan vēl esot plāns doties uz starptautiskajiem mačiem. Jā, mums te ir tāds mazs plāniņš tagad ar brāļiem Vinteriem. Būs mums savu komanda Nācija kausā, oktobra beigās ir Eiropas Nācija kauss, un mēs trietā dosimies, un mērķis mums ir nosprausts tik trīniekā. Es domāju, ka viņi trenējas cītīgi, es arī varbūt patrenēšos, un tad kaut kas varbūt arī sanāks. Tas ir tuvākais mērķis. Nākošais jau pārējais jau vairāk kā organizatoram, kā sportistam jau vairs nav nekādu mērķi. Vēl runājot par to, kas tavuprāt ir tāds, teici par to, ka trūkst varbūt mērķi šiem jaunajiem, bet sportistam arī šādā sporta veidā, kam ir jābūt, vai kas sevi jāizaudzina? Jā, pirmais arī tas, ka mums jau nav motosporta skolas, mums nav. Latvijā ir visādas, to arī var saprast, Latvija ir maziņa. Mums nav skolas, moto. Vienīgais ir Speedwayam. Speedwayam pat tās ir radusies Speedway skola, kas ir apsveicama, un es paredzu, ka pēc 5 gadiem, varbūt ātrāk, nesīs jau augļus, jo viņi vāc tiešām talantīgus puikas, zēnus, kam ir ambīcijas, kas spēj un kas varētu arī braukt. Jā, tā ir. Vai būs vēl kāda, es nezinu, bet katrā ziņā Speedwayā viņi ir. Un visu cieņu viņiem.
Enduro, redz, ar to skolu ir diezgan grūti, jo patiesībā uz enduro var iet no motokrosa. Tas ir tāda pasaules prakse, jo ne visiem patīk motokross, kas ir tāds ļoti agresīvs un ļoti traumatisks. Un ja tam braucējiem, sportistam ir nedaudz savādāka filozofija, tad viņš var arī derēs enduro, jo enduro tāds ilgstošs ir savādāks. Viņš nav boksveidīgais sporta veids. Šeit visi sportisti ir auguši un izauguši. Ir sportisti, kas ciena, ka viņš ir no Latvijas. Jā, ok, šeit varbūt tie apstākļi nav un lielajā sportā profesionālā viņš aiziet uz kādu komandu ārzemju. Ne tikai motosportā. Motosportā mums ir kādi 2 tikai sportisti, kas ir ārzemju komandās, bet tas ir loģisks risinājums. Ir galvenais neaizmirst, kas ir bijuši viņa treneri, kur ir viņa dzimtene. Un varbūt arī mēģināt tomēr atgriezties un šeit savu zināšanas likt vietā. Kaut gan, tradicionāli tas nenotiek. Bet tas svarīgi tajā brīdī, kad ir tādā Eiropā un viss Jā. Ir svarīgi tomēr pacelt to savu karogu. Ir, protams. Jebkuram, es domāju, savas valsts, vienalga kāda valsts pavēroja, tur ir kaut kāda tiešām nabadzīgas valsts, tur olimpiādēs vai kas, un ir kāds čempions, tas viņiem, tas ir svarīgi. Ir svarīgi dzirdēt savu himnu, un tas ir svarīgi. Un arī otrs, arī tev vienmēr vairāk cienīs sporta vidē, ja tu pārstāvēsi savu valsti. Ja tu būsi kā leģionārs citā, jā, tev cienīs viss, bet nekad tev necienīs tā, ka tu pārstāv savu valsti. Jo leģionārs ir leģionārs. Šodien viņš ir, rītdien nav. Viņam maksā, viņš startē, viņš karo, viņam nemaksā, viņš nedara, bet ja tu valsts pārstāv, tas ir pavisam cits. Un arī ciena daudz augstāk vērtē tevi. Lai viens tas ir savu pašmērķi, bet otrs arī tomēr svarīgi ir tā. Pateikt arī, ka jā, es savai valstī daļai pat kalpoju ar savu. Jā, noteikti sportisti vai kultūrā mums ir spēcīgi cilvēki. Protams, ka viņš ir savai valstī un viņš nes to valsts vārdu un godu pasaulē. Atpazīstamību, protams. Moto lielvalsts enduro, tas ir, protams, Itālija, Francija, Skandināvija ir spēcīgi, kaut nav lielas valsts, bet, divējādi viņi skatās. Viens ir, ka viņi skatās kā uz potenciāliem, neteiksim klientiem, bet sportistiem, kas varētu piedalīties Eiropas un pasaules čempionātos. No otras puses, protams, ka Latvija ir Latvija, mēs esam maziņi, un cik tad tie sportisti mums piedalās tajā Eiropas čempionātā? Ļoti maz, un man ir bieži vien ļoti grūti kaut kādu viedokli savu aizstāvēt, jo mēs tiešām esam tik maz piedalījamies šajās sacensībās, kad grūti ir cīnīties ar lielvalstīm. Vienīgais mans arguments, kad es esmu pats bijis sportists, un patiesībā tādēļ arī vairāk vai mazāk es tur tiku uzaicināts un arī esmu tur. Un interesanti, šajā komisijā jau ir tie paši vīri vien ir, ar kuriem es kopā kādreiz startējām sacensībās. Enduro nedaudz atšķirās redz, viņš ir ilgstošs, tev jādzīvo kopā tomēr tās 4 dienas kopā ar citu valstu sportistiem. Un pats galvenais atšķirībā, piemēram, no motokrosa, tev neviens nevar palīdzēt mežā, kalnos, tu esi tālu prom no ātrās, teiksim, palīdzības, no medicīnas prom, un ja tu esi kritis, un tad ir nerakstīts likums enduro, kā apstājas, jebkurš, kas brauc garām, apstājas un sniedz pirmo palīdzību, vai arī vienkārši pajautā, kas ir. Jebkuram, kurš ir apstājies, tur ir savi nerakstītie likumi. Un ja tu esi
nu, tāds tumšais cilvēciņš ar tumšu dvēselīti. Nu, kādreiz varbūt arī pie tevis kāds neapstāsies.